Vienošanās starp ASV un Irānu ir praktiski gatava un tiks parakstīta jau tuvākās diennakts laikā, taču Teherāna vispirms pieprasa izsniegtai čeku par $12 miljardiem, un Donalds Trumps tam ir piekritis. Tiek ziņots, ka jau otrdien G7 samita laikā Donalds Trumps rīkos atsevišķas tikšanās ar Kataras, Apvienoto Arābu Emirātu un Ēģiptes līderiem, kas ļaus ASV un Irānai beidzot parakstīt memorandu par uguns pārtraukšanu. Tieši šeit slēpjas pats svarīgākais. Es neminēju Trumpa tikšanās ar Persijas līča valstu līderiem bez iemesla, jo tās notiks nākotnē. Lieta tāda, ka Irāna ir izvirzījusi nosacījumus līguma noslēgšanai. Tas ir 12 miljardu Irānas aktīvu atbrīvošana vēl pirms līguma parakstīšanas un vēl 12 miljardu līguma parakstīšanas laikā. Un tagad tiek ziņots, ka Katara un Apvienotie Arābu Emirāti ir piedāvājuši Irānai tos pašus $12 miljardus tikai, lai karš beigtos. Turklāt, kā izrādās, Irāna jau ir saņēmusi pirmo $3 miljardu maksājumu saskaņā ar memorandu. Šajā laikā Saūdarābijas ārlietu ministrs šodien apstiprināja, ka ceremonija, kurā tiks parakstīts līgums par kara izbeigšanu starp ASV un Irānu, notiks rīt 14. jūnijā. Un šeit parādās pirmā pretruna. Izraēlas aizsardzības armijas preses dienas ziņoja par 70 triecieniem pa objektiem Libānas dienvidos pēdējo 24 stundu laikā. Tikmēr atgādinu, Irāna nosauc militāro darbību pārtraukšanu Libānā par galveno nosacījumu miera līguma parakstīšanai ar ASV. Tātad vai līgums tiks parakstīts un ko tas ietvers, apspriedīsim kopā. Un galvenais, apspriedīsim, uz kādiem kompromisiem ir piekritis Donalds Trumps. Mani sauc Aleksejs Pečijs, apspriedīsim šo tēmu kopā, bet pirms mēs sākam, aicinu jūs abonēt. Abonējiet šo kanālu, uzspiediet patīk šim raidījumam un atstājiet jebkuru savu plašu komentāru zem šī video. Un arī abonējiet manu Telegram kanālu Pečijs News, saite uz to ir šī video aprakstā. Tātad, vienošanās starp Irānu un ASV tiks parakstīta 14. jūnijā. Par to runā vairāki avoti, taču Trumpam tas būs liels neveiksmes brīdis, kuru viņš, protams, mēģinās pasniegt kā lielu uzvaru. Bet apskatīsim visu pēc kārtas. Šodien Reuters ziņoja, ka vienošanās starp ASV un Irānu tiks parakstīta jau 14. jūnijā Ženēvā. Tiek pieņemts, ka dokumentu parakstīs ASV viceprezidents Džejs Dīvens un Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs. Vienošanās detaļas pagaidām vēl nav pilnībā skaidrs, taču lielākā daļa avotu apgalvo, ka memoranda projekts paredz Irānas aktīvu atbloķēšanu un sankciju atcelšanu Irānas naftai. Apmaiņā pret Ormuzas šaurumu atvēršanu. Kā jums šāds darījums? Atgādināšu, ka līdz Donalda Trumpa karam Ormuzas šaurums vispār nebija slēgts. Vēlāk Pakistānas premjerministrs Šahbaz Šarifs paziņoja, ka Islamabādā gatavojas galīgai miera līguma noslēgšanai starp ASV un Irānu, kas visticamāk notiks tuvāko 24 stundu laikā. Pēc Šarifa teiktā līgums tiks parakstīts elektroniski, pēc tam notiks vairāki tehniskos sarunu raundi. Tālāk es citēšu Pakistānas premjerministru. Mēs vēlētos pateikties Amerikas Savienotajām valstīm un Irānas Islāma Republikai par viņu nemainīgo apņēmību sarunu gaitā un izteikt patiesu atzinību mūsu brāļiem reģionā par viņu atbalstu. Mēs esam pārliecināti, ka šis vēsturiskais miera līgums liks stabilus pamatus ilgstošam mieram. Galu galā jau 13. jūnija vakarā Saūdarābijas ārlietu ministrs princis Feisals ibn Farhāns al-Saūds apstiprināja, ka jā, patiešām. Vienošanās par kara izbeigšanu starp ASV un Irānu parakstīšanas ceremonija notiks rīt 14. jūnijā. Un patiešām visticamāk tieši tajā pašā elektroniskajā formātā. Un tagad pats Donalda Trumpa savā sociālajā tīklā Truth Social paziņoja, ka vienošanās starp ASV un Irānu parakstīšana ir plānota 14. jūnijā. Pēc viņa teiktā, uzreiz pēc vienošanās parakstīšanas Ormuza šaurums tiks atvērts. Trumps paziņoja, ka Irānas bagātinātā urāna krājumi tiks iznīcināti, turklāt pieļāva, ka tas varētu notikt Irānas teritorijā. Pēc viņa teiktā, jaunā vienošanās būs, citēju, siena Irānas ceļā uz kodolieročiem. Viņš arī apliecināja, ka pēc vienošanās parakstīšanas attiecības starp ASV un Irānu, citēju, mūs pilnīgi citādas un daudz labākas nekā tās, kādas bija iepriekšējām administrācijām.
Un, protams, viņš tur iedzēla Barakam Obamam jau no pirmajiem vārdiem sakot, ka lūk, viņa darījums bija slikts, bet mans būs vispār lielisks. Viņš arī paziņoja, ka cer uz sadarbību ar Irānu un visu tuvo austrumu reģionu vēl daudzus gadus. Un vēlāk izdevums Axios raksta, ka jā, patiešām, klasiskā formātā parakstīšanas ceremonijas starp ASV un Irānu visticamāk nenotiks loģistikas sarežģījumu dēļ. Visticamāk, amerikāņi nolēma nesūtīt J.D. Vance uz Eiropu, lai neatkārtotos situācija, kā tas bija aprīlī, kad viņu aizsūtīja, viņš aizlidoja, bet beigās izrādījās, ka irāņi atteicās kaut ko parakstīt. Kopumā viss noved pie tā, ka memorands par kara izbeigšanu un 60 dienu pamiera sākumu, lai turpinātu sarunas, tiks parakstīts tieši 14. jūnijā. Nu, ja vien nekas nenotiks. Bet jau šobrīd kaut kas notiek. Piemēram, Izraēlas aizsardzības armijas preses dienas ziņoja par vairāk nekā 70 triecieniem pa objektiem Libānas dienvidos pēdējo 24 stundu laikā. Tiek ziņots, ka trieciena mērķi bija Hizballah kustības objekti, bet šeit atgādināšu, ka Irāna nosauc militāro darbību izbeigšanu Libānā par galveno nosacījumu miera līgumu parakstīšanai ar ASV. Tāpēc paskatīsimies, kā uz to vēl reaģēs Teherāna. Viņi var pie tā pieķerties un pateikt, ka nē, mēs neparakstīsim. Taču pats skandalozākais šajā vēl neparakstītajā līgumā ir tas, ka Irāna pieprasīja nekavējoties izmaksāt $12 miljārdus no iesaldētajiem Irānas aktīviem. Saskaņā ar Fars aģentūras sniegto informāciju, tikai pēc šī maksājuma Irānas valdība ir gatava turpināt dialogu par miera noslēgšanu. Vēlāk Irānas aģentūra Tasnim paziņoja, ka ASV saskaņā ar vienošanos ar Irānu ir piekritušas atbrīvot $24 miljārdus Irānas aktīvu. Par to paziņoja Irānas augstākā līdera padomnieks ģenerālis Mahsens Rizājī. Pēc viņa teiktā, ASV prezidents Donalds Trumps ir apstiprinājis daļas Irānas iesaldēto līdzekļu atbrīvošanu. Tomēr, kā saka Rizājī, pagaidām Trumps nav gatavs par to paziņot publiski. Nu, it kā Trumps tikai publiski izliekas, ka viņš ir tik stingrs. Viņš saka, ka nekādā gadījumā neiedos nevienu centu Irāņiem, nedošu nekādu naudu, lai viņi izpilda visas mūsu nosacījumus, būs tikai tā, kā es teikšu. Bet patiesībā viņš jau ir atkāpies un piekritis izrakstīt Irāņiem čeku uz diezgan lielu summu. Tajā pašā laikā 12. jūnija vakarā ASV viceprezidents J.D. Vance noliedza baumas par sankciju atcelšanu Irānas aktīviem. Pēc viņa teiktā, Irānas republika nesaņems nekādus skaidras naudas līdzekļus, nekādi finanšu resursi netiks atbrīvoti. Tikai darījuma parakstīšanas vai Irānas pārstāvju dalības sarunās dēļ. Un te izrādās, ka Donaldam Trumpam vienkārši tika izdomāts ģeniāls gājiens, kā tomēr nodot naudu Irānai, jo bez tās viņu uz sarunām nenāk. Un radīt iespaidu, ka ASV it kā vispār nav piekāpušās. Tiek ziņots, ka apvienotie Arābu Emirāti ir piekrituši atmutēt miljardiem dolāru Irānai. Kopumā runa ir aptuveni par 10 miljardiem, no kuriem vairāk nekā 3 miljardi dolāru jau ir nodoti Irānai. Jā, ja jūs palaidāt garām, Irāna jau ir saņēmusi pirmo 3 miljardu dolāru tranšu. Kamēr Donalds Trumps visiem stāstīja, ka viņš nekad nerīkosies kā Baraks Obama un nenodos Irānai paletes ar skaidru naudu, tajā pašā laikā divi citi Reuters avoti kopējo līdzekļu apjomu vērtēja līdz pat 20 miljardiem dolāru. Vēršu uzmanību, ka vienošanās tika panākta apmaiņā pret Irānas uzbrukumu pārtraukšanu apvienoto Arābu Emirātu teritorijā. Vēlreiz ieklausieties vienkārši šajā ziņā. Proti, agrāk Persijas līča valstis bija pārliecināts, ka tās atrodas Amerikas Savienoto Valstu drošības aizsardzībā. Un, ja kaut kas notiktu, amerikāņi viņus aizsargātu. Pēc tam notika Donalda Trumpa karš pret Irānu. Irāna sāka bombardēt apvienotos Arābu Emirātus. Savienotās valstis viņus neaizsargāja. Un tagad Emirāti piedāvā Irānai reāli izpirkuma naudu, lai Irāna viņus nebombardētu. Nu, es nezinu, to vispār bija grūti iedomāties pat burtiski pirms 3 gadiem. Un lūk, amatpersona no apvienotajiem Arābu Emirātiem, komentējot situāciju, paziņoja, ka valsts tiecas mazināt spriedzi un atbalsta centienus stabilizēt reģionu. Tālāk seko viņa citāts. AAE ārpolitika ir vērsta uz deeskalācijas veicināšanu un spriedzes mazināšanu visā reģionā, kā arī uz ilgspējīga miera un stabilitātes veicināšanu.
Šāda vienošanās var kļūt par daļu no plašāka noregulējuma procesa starp ASV un Irānu, kā arī paredzēt raķešu un bezpilotu lidaparātu uzbrukumu pārtraukšanu un atsevišķu divpusējās sadarbības elementu atjaunošanu starp Irānu un Emirātiem. Tāpat ir norādīts, ka Emirāti piekrita samaksāt Irānai tikai tādēļ, lai tā atvērtu viņiem Hormuza šaurumu, kas vēlreiz atgādinu, pirms kara tāpat bija atvērts. Turklāt Katara it kā arī piedāvā Irānai $12 miljardus, lai atsāktu sarunas. Irānas ziņu aģentūra Mehr ziņo, ka Katara piedāvāja Irānai $12 miljardus, lai pārvarētu strupceļu sarunās. Saskaņā ar izdevuma datiem 6 miljardi attiecas uz Irānas aktīviem, kas ir iesaldēti Kuveitā, un vēl 6 miljardus Kuveita piekrita piešķirt Irānai kā lokalizāciju. Rezultātā Irāna vēl neko nav parakstījusi, vēl neko nav izpildījusi no Donalda Trumpa pirmskara prasībām, bet naudu Irāna jau saņem. Un Donalds Trumps turpina visus pārliecināt, cik lieliski viņš ir uzvarējis šajā karā. Jāatzīmē, ka pat ja 14. jūnijā tiks parakstīta vienošanās, tā būs tikai provizoriska vienošanās, bez faktiskām saistībām no abām pusēm. Un tikai pēc tam sāksies reāls sarunas par Irānas kodolprogrammu, kas arī bija galvenais iemesls, kāpēc Donalds Trumps sāka šo karu. Šeit lieku daudz punktu jūsu viedokli un secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma, abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, to var izdarīt ar jebkādu ziedojumu, izmantojot saites un rekvizītus šī video aprakstā vai ar QR kodu uz jūsu ekrāniem. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi, visiem uz redzēšanos!